Vēsturisks izrāviens vai milzīgs skandāls? Tas, ko Viktors Orbāns nevarēja panākt 10 gadu laikā, tika sasniegts tikai 3 nedēļu laikā. Tālūk, jaunais Ungārijas līderis Pēters Magyārs raksturoja sarunas ar Ukrainu. Vēsturiska vienošanās starp Ukrainu un Ungāriju, kas beidzot noņem visus šķēršļus Ukrainas iestāšanās jautājumā Eiropas Savienībā. Ungārijā paziņoja par vienošanās panākšanu ar Ukrainu par ungāru mazākumtautības tiesībām, kas ietekmēs sarunas par iestāšanos ES. Jau 15. jūnijā Ukraina un Moldova varēs pāriet uz nākamo eiro integrācijas posmu. Pirmā sarunu klastra atvēršana, kas ir oficiālais sarunas sākums par iestāšanos ES, bet kas ir svarīgi, uz kādām tieši piekāpēm Ukraina gāja Ungārijas labā un kā tas ir saistīts ar Zakarpatiju. Tad apspriedīsim šos sarežģītos jautājumus kopā. Mani sauc Aleksis Pečīs apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, lūdzu abonēt šo YouTube kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Es jums par to būšu pateicīgs. Un abonējiet manu Telegram kanālu Pečīs News, saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad Ungārijas premjerministrs Pēters Magyārs publicēja ļoti svarīgu paziņojumu, kas būtiski maina Ukrainas un Ungārijas attiecību kontekstu. Pēc Magyāra teiktā, Kijeva un Budapešta pēc vairāk kā nedēļu ilgām sarunām panāca visaptverošu vienošanos par ungāru kopienas valodas, izglītības, kultūras un politisko tiesību paplašināšanu Zakarpatijā, Ukrainā. Citāts. 3 nedēļu laikā mums izdevās panākt to, ko Viktors Orbāns un viņa komanda nespēja sasniegt 10 gadu laikā. Tiek ziņots, ka sarunās piedalījās Ukrainas un Ungārijas eksperti, politisko organizāciju pārstāvji, kas pārstāv ungāru minoritāti Ukrainā, kā arī baznīcas pārstāvji. Magyārs norādīja, ka Ukrainas valdība ir piekritusi tuvākajā laikā ieviest saskaņotās izmaiņas Ukrainas likumdošanā. Pēc viņa teiktā, tas ļaus ungāru kopienai iegūt plašākas tiesības izglītības, kultūras, valodas lietošanas un politiskajā jomā. Citāts. Tālāk citāts no Magyara. Ukrainas saistības tiks atspoguļotas arī rīcības plānā, kas Ukrainai jāizpilda Eiropas Savienības priekšā. Ja tas notiks, Ungārijas valdība dos piekrišanu pirmās sarunu klastra atvēršanai par Ukrainas iestāšanos. Bet kādas izmaiņas paredz šis vēsturiskais vai negluži vēsturiskais vienošanās starp Ukrainu un Ungāriju? Pēc Magyara vārdiem Ukraina piekrita atjaunot nacionālo minoritāšu skolu sistēmu. Kāpēc es vārdu atjaunot lieku periņās, paskaidrošu mazliet vēlāk. Ungāru valodu varēs izmantot ne tikai mācību laikā, bet arī skolas dokumentācijā un iekšējā saziņā. Skolēniem būs atļauts brīvi izmantot ungāru simboliku, dziedāt ungāru himnas svinīgos pasākumos, izvietot nacionālos karogus un ungāru valodas uzrakstus izglītības iestādēs. Izglītības apliecības un atestātus arī varēs izsniegt ungāru valodā. Turklāt noslēgumu un iestāju eksāmenus varēs kārtot ungāru valodā, kā arī atsevišķi kārtot eksāmenu ungāru valodā un literatūrā. Tajā pašā laikā obligāto priekšmetu sarakstu, kurus māca ukraiņu valodā nacionālo minoritāšu skolās, paplašinās tikai ar vecāku piekrišanu. Kā paziņoja Magyārs, citēju, Ukrainas puse garantēja, ka nacionālo minoritāšu skolas tiks saglabātas pat ar mazāku skolēnu skaitu. Atsevišķs vienošanās bloks attiecas uz ungāru valodas lietošanas tiesībām. Pēc Ungārijas premjera vārdiem apdzīvotās vietās, kur ungāru kopiena veido vairāk nekā 10% iedzīvotāju, būs atļauta brīva ungāru nacionālās simbolikas izmantošana. Tāpat ungāru valodu varēs izmantot medicīnisko pakalpojumu sniegšanā, sporta pasākumu, zinātnisko konferenču un politiskās darbības laikā. Jo īpaši tiek paredzēta iespēja ieviest priekšvēlēšanu aģitāciju ungāru valodā. Vēlēšanu biļetenu un oficiālo informatīvo materiālu drukāšana ungāru valodā. Turklāt ungāru mazākumu pārstāvjiem būs tiesības brīvi saglabāt savas tradīcijas, svinēt nacionālos svētkus, rīkot kultūras un reliģiskos pasākumus ungāru valodā, kā arī veidot savas kultūras un izglītības iestādes. Tajā pašā laikā Magyārs norādīja, ka Ungārija arī turpmāk, pat pēc visām šīm piekāpēm,
neapstiprina un neatbalsta Ukrainas pātrinātu iestāšanos Eiropas Savienībā. Pēc viņa teiktā, ja Ukraina izpildīs visus 33 sarunu sadaļas, kas nepieciešams dalībai ES, Ungārijā plānots rīkot juridiski saistošu referendumu par šāda lēmuma atbalstīšanu. Un šeit atgādināšu, ka iepriekš Vācijas kanclers Friedrichs Merts aicināja Eiropas Savienību pēc iespējas ātrāk atvērt pirmo sarunu klasteri par iestāšanos. Viņš uzsvēra, ka divpusēji strīdi starp Kijevu un Budapeštu nedrīkst bloķēt Eiropas integrācijas procesu. Tajā pašā dienā Pētera Maģera valdība atcēla veto lēmumam par Eiropas miera fondu, caur kuru Eiropas Savienības valstis saņem finansiālas kompensācijas par Ukrainai nodoto bruņojumu. Un tagad Kijeva aicināja daļu no atbloķētajiem līdzekļiem novirzīt Patriot sistēmu un raķešu iegādēji. Kopumā ne bez piekāpēm, bet izrāviens attiecībās, protams, ir noticis. Kas tālāk? Eiropas komisijā ļoti godīgi atzina, ka gaida tikai izrāvienu jautājumā par Ukrainas iestāšanos, jo Ungārija ir gatava pārskatīt savu pozīciju attiecībā uz sarunu procesa sākšanu. Un ja tas tiešām notiks, tad Ukraina un Moldova varēs pāriet uz nākamo Eirointegrācijas posmu. Tas ir pirmā sarunu klastera atvēršana, kas ir oficiālais sarunu sākums par iestāšanos ES. Attiecīgais lēmums jāpieņem jau starpvaldību konferencē Luksemburgā 15. jūnijā. Un jā, lai saprastu kontekstu, tomēr piebildīšu, ka Ungāru skolu sistēma aizkarpatē pastāvēja vēsturiski, un uzmanību nekad netika pilnībā atcelta. Bet 2017. gadā tika pieņemts jauns likums par izglītību, un saskaņā ar šī likuma 7. pantu nacionālo minoritāšu skolas visas, ne tikai ungāru, kopumā visas ir Tām pakāpeniski bija jāpāriet uz mācībām ukraiņu valodā vidējās un vecākajās klasēs. Mācības pilnībā ungāru valodā palika garantētas tikai sākumskolā, tas ir 1. līdz 4. klasē. Sākot no 5. klases, priekšmetu īpatsvars ukraiņu valodā bija jāpalielina līdz 70% līdz izlēdumam. Lai saprastu, kā Viktors Orbāns tomēr manipulēja ar šo tēmu, es piebildīšu vēl vienu momentu. Neskatoties uz šo likumu, šo plaši apspriesto likumu, šodien reģionā joprojām oficiāli darbojas apmēram 70 vispār izglītojošas mācību iestādes ar ungāru valodu kā mācību valodu. Un vēl desmitiem jaukto skolu, kurās ir vienkārši ungāru klases. Kopumā, draugi, rakstiet komentāros jūsuprāt, vai tas ir vēsturisks izrāviens attiecībās ar Ungāriem vai liels politisks skandāls. Šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli, ar mīlestību, jeb kāds ziedojums izmantojot saites un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudziet sevi, visiem uz redzēšanos!